Dokuments numurs 31. Noslēguma korpuss. Mirstīgo noslēdzēju korpuss ir pašreiz zināmais laika augšupejošo, ar saskaņotāju saplūdušo mirstīgo galamērģis. Bet ir arī citas grupas, kas ir nozīmētas šajā korpusā. Primārais noslēdzēju korpuss sastāv no sekojošām grupām. Pirmais – Havonas iedzimtajiem. Otrais – gravitācijas vēstnešiem. Trešais – pagodinātajiem mirstīgajiem. Ceturtais – adoptētajiem serafīmiem. Piektais – pagodinātajiem materiālajiem dēliem. Sestais – pagodinātajām starpbūtnēm. Šīs 6 pagodināto būtņu grupas veido šo unikālo mūžīgā likteņa kopumu. Mēs domājam, ka zinām viņu nākotnes darbu, bet neesam pārliecināti. Kamēr mirstīgo noslēguma korpuss tiek mobilizēts paradīzē, un kamēr viņi tagad tik plaši kalpo kosmosa visumiem un pārvalda pasaules, kas iedibinātas gaismā un dzīvībā, viņu nākotnes galamērķim jābūt tagad organizējamajiem ārējā kosmosa visumiem. Vismaz tāds ir Urantijas pieņēmums. Korpuss ir organizēts atbilstoši kosmosa pasauļu darba asociācijām un saskaņā ar asociatīvo pieredzi, kas iegūta garajā un notikumiem bagātajā augšupejas karjerā. Visas augšupejošās radības, kas uzņemtas šajā korpusā, tiek saņemtas vienlīdzīgi, bet šī cildenā vienlīdzība nekādā veidā neatceļ individualitāti vai neiznīcina personisko identitāti. Sazinoties ar noslēdzēju, mēs varam nekavējoties atšķirt, vai viņš ir augšupejošs mirstīgais, Havonas iedzimtais, adoptēts serafīms, starpbūtne vai materiālais dēls. Pašreizējā visuma laikmetā noslēdzēji atgriežas, lai kalpotu laika visumos. Viņi tiek nozīmēti strādāt secīgi dažādos supervisumos un nekad savos dzimtajos supervisumos, līdz viņi ir kalpojuši visos pārējos 6 superradījumos. Tājādi viņi var iegūt 7-kārtīgu priekšstatu par augstāko būtni. Viena vai vairākas mirstīgo noslēdzēju rotas pastāvīgi kalpo Urantijā. Nav nevienas visuma kalpošanas jonas, kurā viņi nebūtu nozīmēti. Viņi darbojas universāli un ar mainīgiem un vienādiem nozīmētā pienākuma un brīvas kalpošanas periodiem. Mums nav ne jausmas par šīs neparastās grupas nākotnes organizācijas dabu, bet noslēdzēji tagad ir pilnībā pašpārvaldes kopums. Viņi paši izvēlas savus pastāvīgos, periodiskus un uzdevumu vadītājus un direktorus. Nekāda ārējā ietekme nekad nevar tikt vērsta uz viņu politiku, un viņu uzticības zvērests ir tikai paradīzes trīsvienībai. Noslēdzēji uztur savus štābus paradīzē, supervisumos, lokālajos visumos un visās nodaļu galvaspilsētās. Viņi ir atsevišķa evolūcionārās radīšanas kārta. Mēs viņus tieši nepārvaldam un nekontrolējam, un tomēr viņi ir absolūti lojāli un vienmēr sadarbojas ar visiem mūsu plāniem. Viņi patiešām ir laika un telpas uzkrātās, pārbaudītās un patiesās dvēseles, visuma evolūcionārais sāls, un viņi ir mūžīgi pasargāti no ļauna un droši pret grēku. Sadaļa numur 1. Havonas iedzimtie. Daudzi Havonas iedzimtie, kas kalpo par skolotājiem svētcelnieku apmācības skolās centrālajā visumā, ļoti pieķeras augšupejošajiem mirstīgajiem un vēl vairāk ieinteresējas par mirstīgo noslēdzēju korpusa nākotnes darbu un likteni. Paradīzē korpusa administratīvajā štābā tiek uzturēts Havonas brīvprātīgo reģistrs, ko vada Grandfandas līdzgaitnieks. Šodien jūs atradīsiet miljoniem un miljoniem Havonas iedzimto šajā gaidīšanas sarakstā. Šīs perfektās, tiešas un dievišķas radīšanas būtnes ir liels palīgs mirstīgo noslēdzēju korpusam, un tās neapšaubāmi būs vēl lielāks pakalpojums tālā nākotnē. Tās sniedz skatījumu no tāda, kurš dzimis pilnībā un dievišķā pilnībā. Tājādi noslēdzēji aptver abas pieredzes eksistences fāzes – perfektu un pilnveidotu. Havonas iedzimtajiem ir jāsasliedz noteikta pieredzes attīstība saziņā ar evolucionārām būtnēm, kas radīs spēju uzņemt vispārējā tēva gara fragmenta dāvinājumu.
Mirstīgo noslēdzēju korpusa pastāvīgie locekļi ir tikai tādas būtnes, kas ir sapludušas ar pirmā avota un centra garu, vai kuras, tāpat kā gravitācijas vēstneši, iedzimti iemiesošo Dieva Tēva garu. Centrālā visuma iedzīvotāji tiek uzņemti korpusā proporcijā 1/1000 noslēdzēju rota. Korpus tiek organizēts pagaidu kalpošanai 1000 locekļu rotās, kur augšupējošo radību skaits ir 997 pret 1 Havonas iedzimto un 1 gravitācijas vēstnesi. Tājādi noslēdzēji tiek mobilizēti rotās, bet noslēguma zvērsts tiek dots individuāli. Tas ir zvērsts ar plašām sekām un mūžīgu nozīmi. Havonas iedzimtais dod to pašu zvērstu un uz visiem laikiem tiek piesaistīts korpusam. Havonas rekrūši seko savai nozīmētajai rotai, lai kur grupa dotos, viņi dodas līdzi, un jums vajadzētu redzēt viņu entuziasmu jaunajā noslēdzēju darbā. Iespēja sasniegt noslēguma korpusu ir viens no Havonas izcilākajiem aizraušanās avotiem. Iespēja kļūt par noslēdzēju ir viens no šo perfekto rašu augstākajiem piedzīvojumiem. Havonas iedzimtie tiek uzņemti tādā pašā proporcijā arī apvienoto trinitizēto noslēdzēju korpusā Vaizeringtonā un transcendentālo noslēdzēju korpusā Paradīzē. Havonas pilsoņi uzskata šos 3 likteņus par savas debesu karjeras augstākajiem mērķiem, kopā ar iespējamo uzņemšanu Havonas noslēdzēju korpusā. Sadaļa numur 2. Gravitācijas vēstneši. Lai kur un kad gravitācijas vēstneši darbotos, komandē noslēdzēji. Visi gravitācijas vēstneši ir tikai Grandfandas jurisdikcijā, un viņi tiek nozīmēti tikai primārajam noslēguma korpusam. Viņi jau tagad ir nenovērtējami noslēdzējami, un viņi būs visaptveroši noderīgi mūžīgajā nākotnē. Nevienai citai saprātīgu radību grupai nav tik personalizēta vēstnešu korpusa, kas spētu pārvarēt laiku un telpu. Līdzīga veida vēstnešu reģistratori, kas pievienoti citiem noslēdzēju korpusiem, nav personalizēti, viņi ir absonitizēti. Gravitācijas vēstneši nāk no Divingtonas, un viņi ir pārveidoti un personalizēti saskaņotāji, bet neviens no mūsu uraversas grupas neuzņemsies izskaidrot šāda vēstneša dabu. Mēs zinām, ka viņi ir ļoti personiskas būtnes, dievišķas, inteliģentas un aizkustinoši saprotošas, bet mēs neizprotam viņu bezlaika tehniku kosmosa šķērsošanai. Šķiet, viņi spēj izmantot jebkuras un visas enerģijas, aprites un pat gravitāciju. Mirstīgā korpusa noslēdzēji nevar izaicināt laiku un telpu, bet viņiem ir saistītas un pakļautas gandrīz bezgalīgas gara personības, kas to spēj. Mēs uzdrīkstamies saukt gravitācijas vēstnešus par personībām, bet patiesībā viņi ir pārgara būtnes, neierobežotas un bezgalīgas personības. Viņi ir pilnīgi atšķirīgas kārtas personības, salīdzinot ar vientuļajiem vēstnešiem. Gravitācijas vēstneši var tikt pievienoti noslēdzēju rotai neierobežotā skaitā, bet tikai viens vēstnesis, savu biedru priekšnieks, tiek ieskaitīts mirstīgo noslēguma korpusā. Tomēr šim priekšniekam ir nozīmēts pastāvīgs 999 līdzgaitnieku vēstnešu personāls, un, ja nepieciešams, viņš var pieprasīt neierobežotu skaitu palīgu no kārtas rezervēm. Starp gravitācijas vēstnešiem un pagodinātajiem mirstīgajiem noslēdzējiem veidojas aizkustinoša un dziļa pieķeršanās. Viņiem ir daudz kopīga. Viens ir tieša vispārējā tēva fragmenta personalizācija, otrs ir radības personība, kas pastāv izdzīvojušajā nemirstīgajā dvēselē, kura sapludusi ar tā paša vispārējā tēva fragmentu, garīgo domu saskaņotāju. Sadaļa numur 3. Pagodinātie mirstīgie. Augšupējošie, ar saskaņotāju saplūdušie mirstīgie veido lielāko daļu no primārā noslēguma korpusa. Kopā ar adoptētajiem un pagodinātajiem serafīmiem viņi parasti veido 990 katrā noslēdzēja rotā. Mirstīgo un eņģeļu proporcija jebkurā grupā mainās, lai gan mirstīgo ir daudz vairāk nekā serafīmu. Havonas iedzimtie, pagodinātie materiālie dēli, pagodinātās starpbūtnes, gravitācijas vēstneši un nezināmais un trūkstošais loceklis veido tikai 1% no korpusa. Katrā 1000 noslēdzēju rotā ir vietas tikai 10 no šīm nemirstīgajām un neserifiskajām personībām.
Mēs, Uvērsā, nezinām laika augšupejošo virstīgo noslēguma likteni. Pašlaik viņi dzīvo paradīzē un pagaidām kalpo gaismas un dzīvības korpusā, bet tik milzīgam augšupejas apmācības kursam un tik ilgai visuma disciplīnai jābūt paredzētai, lai viņus kvalificētu vēl lielākiem uzticības pārbaudījumiem un vēl cildenākiem atbildības pakalpojumiem. Neskatoties uz to, ka šie augšupejošie mirstīgie ir sasnieguši paradīzi, tikuši ieskaitīti noslēguma korpusā un lielā skaitā nosūtīti atpakaļ, lai piedalītos vietējo visumu vadīšanā un palīdzētu supervisumu lietu pārvaldē, pat šī šķietamā likteļa priekšā paliek nozīmīgais fakts, ka viņi ir reģistrēti tikai kā 6. pakāpes gari. Neapšaubāmi, mirstīgo noslēguma korpusa karjerā paliek vēl viens solis. Mēs nezinām šī soļa dabu, bet mēs esam ņēmuši vērā un šeit vēršam uzmanību uz 3 faktiem. 1. Mēs no ierakstiem zinām, ka mirstīgie ir pirmās kārtas gari savas uzturēšanās laikā mazajos sektoros, un ka viņi pāriet uz 2. kārtu, kad tiek pārcelti uz lielajiem sektoriem, un uz 3., kad dodas uz supervisuma centrālajām apmācības pasaulēm. Mirstīgie kļūst par kvartāņiem jeb absolventu gariem pēc 6. Havonas loka sasniegšanas un kļūst par 5. kārtas gariem, kad atrod vispārējo tēvu. Pēc tam viņi sasniedz 6. gara eksistences stadiju, dodot zvērestu, kas viņus uz visiem laikiem ieskaita mirstīgo noslēguma korpusa mūžības uzdevumā. Mēs novērojam, ka gara klasifikācija, jeb apzīmējums, ir noteikts ar faktisku virzību no vienas visuma kalpošanas jomas uz citu visuma kalpošanas jomu vai no viena visuma uz citu visumu, un mēs pieņemam, ka 7. gara klasifikācijas piešķiršana mirstīgo noslēguma korpusam notiks vienlaikus ar viņu virzību uz mūžīgu uzdevumu kalpošanai līdz šim neierakstītām un neatklātām sfērām, un vienlaikus ar Dieva augstākā sasniegšanu. Bet neskatoties uz šiem drosmīgiem pieņēmumiem, mēs par to visu īsti nezinām vairāk kā jūs. Mūsu zināšanas par mirstīgo karjeru nesniedzas tālāk par pašreizējo paradīzes likteni. 2. Mirstīgie noslēdzēji ir pilnībā izpildījuši laikmetu pavēli. Esiet pilnīgi. Viņi ir uzkāpuši pa universālo mirstīgo sasniegumu ceļu. Viņi ir atraduši Dievu, un viņi ir pienācīgi uzņemti noslēguma korpusā. Šādas būtnes ir sasniegušas pašreizējo gara progresa robežu, bet ne galīgo gara statusu. Viņas ir sasniegušas pašreizējo radības pilnības robežu, bet ne galīgo radības kalpošanu. Viņas ir pieredzējušas dievības pielūgsmes pilnību, bet ne galīgo pieredzes dievības sasniegumu. 3. Paradīzes noslēguma korpusa pagodinātie mirstīgie ir augšupejošas būtnes, kam ir pieredze zināšanas par katru soli inteliģentas eksistences pilnīgākās iespējamās dzīves aktualitātē un filozofijā, kamēr šīs izdzīvojušās radības šīs augšupejas laikmetos no zemākajām materiālajām pasaulēm līdz paradīzes garīgajām virsotnēm ir tikušas apmācītas līdz savu spēju robežām attiecībā uz katru detaļu par katru dievišķo principu, taisnīgai un efektīvai, kā arī žēlsirdīgai un pacietīgai visu universālo laika un telpas radījumu pārvaldei. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir tiesības dalīties mūsu viedokļos un ka jūs varat brīvi kopā ar mums spriest par paradīzes noslēguma korpusa galīgā likteņa noslēpumu. Mums šķiet acīmredzami, ka pilnveidoto evolucionāro radību pašreizējie uzdevumi ir līdzīgi pēcdiploma kursiem visuma izpratnē un supervisuma pārvaldē. Un mēs visi jautājam, kāpēc dieviem būtu tik ļoti jārūpējas par izdzīvojušo mirstīgo tik pamatīgu apmācību visuma pārvaldīšanas tehnikā? Sadaļa numur 4. Adoptētie serafīmi. Daudziem uzticīgajiem mirstīgo serafu sargiem ir atļauts iet cauri augšupejas karjerai kopā ar saviem cilvēku aizbilstamajiem, un daudzi no šiem sargeņģeļiem pēc saplūšanas ar tēvu pievienojas saviem subjektiem, dodot noslēdzēja mūžības zvērestu un uz visiem laikiem pieņemot savu mirstīgo biedru likteni. Eņģeļi, kas iziet cauri mirstīgo būtņu augšupejas pieredzei, var dalīties cilvēka dabas liktenī. Viņi var vienlīdzīgi un mūžīgi tikt ieskaitīti šajā noslēguma korpusā. Liels skaits adoptēto un pagodināto serafīmu ir pievienoti dažādiem nemirstīgo noslēdzēju korpusiem. Sadaļa numur 5. Pagodinātie materiālie dēli.
Laika un telpas visumos ir paredzēts, ka vietējo sistēmu ādamiskie pilsoņi, ja viņiem ilgstoši tiek aizskavēta planētu nozīmēšana, var iesniegt lūgumu par atbrīvošanu no pastāvīgā pilsoņa statusa, un, ja tas tiek piešķirts, viņi pievienojas augšupejošajiem svētceļniekiem visuma galvaspilsētās un no turienes dodas tālāk uz paradīzi un noslēgumu korpusu. Kad attīstīta evolūcionārā pasaule sasniedz gaismas un dzīvības laikmeta vēlākos ēras, materiālie dēli, planētas Ādams un Ieva, var izvēlēties humanizēties, saņemt saskaņotājus un uzsākt evolūcionāro visuma augšupejas kursu, kas ved uz mirstīgo noslēdzēju korpusu. Daži no šiem materiāliem dēliem ir daļēji cietuši neveiksmi vai tehniski nav izpildījuši savu misiju kā bioloģiskie pātrinātāji, kā to darīja Ādams Urantijā, un tad viņiem ir jāiet pa dabisko valstības tautu ceļu, jāsaņem saskaņotāji, jāiziet cauri nāvei un jāprogresē ar ticību caur augšupejas režīmu, pēc tam sasniedzot paradīzi un noslēgumu korpusu. Šie materiālie dēli nav atrodami daudzās noslēdzēju rotās. Viņu klātbūtne piešķir lielu potenciālu augstas kalpošanas iespējām šādai grupai, un viņi vienmēr tiek izvēlēti par tās vadītājiem. Ja abi no ēdenes pāra ir pievienoti vienai grupai, viņiem parasti ir atļauts darboties kopīgi, kā vienai personībai. Šādi augšupejoši pāri ir daudz veiksmīgāki trinitizēšanas piedzīvojumā nekā augšupejošie mirstīgie. Sadaļa numur 6. Pagodinātās starpbūtnes. Daudzās planētās starpbūtnes tiek radītas lielā skaitā, bet tās reti uzkavējas savā dzimtajā pasaulē pēc tam, kad tā ir iedibināta gaismā un dzīvībā. Tad, vai drīz pēc tam, viņas tiek atbrīvotas no pastāvīgā pilsoņu statusa un sāk augšupeji uz paradīzi, ejot cauri Moroncijas pasaulēm, supervisumam un Havanai kopā ar laika un telpas mirstīgajiem. Dažādu visumu starpbūtnes ļoti atšķiras pēc izcelsmes un dabas, bet tās visas ir paredzētas vienam vai otram no paradīzes noslēguma korpusiem. Sekundārie starpnieki galu galā visi tiek sapludināti ar saskaņotāju un ieskaitīti mirstīgo korpusā. Daudzām noslēdzēju rotām savā grupā ir viena no šīm pagodinātajām būtnēm. Sadaļa numur 7. Gaismas evaņģēlisti. Pašlaik katrā noslēdzēju rotā ir 999 personības ar zvērsta statusu, pastāvīgie locekļi. Brīvo vietu ieņem pievienoto gaismas evaņģēlistu priekšnieks, kas nozīmēts jebkurā vienā misijā, bet šīs būtnes ir tikai pārējoši korpusa locekļi. Jebkura debesu personība, kas nozīmēta kalpošanai jebkurā noslēdzēju korpusā, tiek sauktu par gaismas evaņģēlistu. Šīs būtnes nedod noslēdzēju zvērstu, un, lai gan tās ir pakļautas korpusa organizācijai, tās nav pastāvīgi pievienotas. Šajā grupā var ietilpt vientuļie vēstneši, supernafimi, sekonafimi, paradīzes pilsoņi vai viņu trinitizētie pēcnācēji, jebkura būtne, kas nepieciešama pārējoša noslēdzēju uzdevuma veikšanai. Vai korpusam šīs būtnes būs pievienotas mūžīgajai misijai, mēs nezinām. Pēc pievienošanās beigām šie gaismas evaņģēlisti atgūst savu iepriekšējo statusu. Kā mirstīgo noslēguma korpus pašlaik ir veidots, ir tikai 6 pastāvīgo locekļu klases. Noslēdzēji, kā jau varēja gaidīt, daudz spekulē par savu nākamo biedru identitāti, bet viņu vidu ir maz vienprātības. Mēs Uversā bieži spriežam par 7. noslēdzēju grupas identitāti. Mums ir daudz ideju, tostarp iespējama dažu no daudzajām trinitizētajām grupām, kas uzkrājas paradīzē, Vaisģeringtonā un iekšējā Havonas aplī nozīmēšana. Pat tiek pieņems, ka noslēgumu korpusām varētu tikt atļauts trinitizēt daudzus savus palīgus visuma administrēšanas darbā, ja viņiem ir paredzēts kalpot visumos, kas tagad tiek veidoti. Viens no mums uzskata, ka šī brīvā vieta korpusā tiks aizpildīta ar kādu būtnes tipu, kas cēlies no jauna visuma, kurā viņi nākotnē kalpos. Otrs sliecas uzskatīt, ka šo vietu ieņems kāds paradīzes personības tips, kas vēl nav radīts, izveidojies vai trinitizēts. Bet mēs visticamāk gaidīsim, līdz noslēdzēji ieies savā 7. gara sasnieguma posmā, pirms mēs patiešām uzzināsim. Sadaļa numur 8. Transcendentālieši. Daļa no pilnveidotā mirstīgā pieredzes paradīzē, kā noslēdzājam, sastāv no centieniem izprast vairāk nekā 1000
transcendentālo paradīzes superpilsoņu grupu dabu un funkciju, kas ir izveidojušās būtnes ar absolūtām īpašībām. Savā saziņā ar šīm superpersonībām augšupejošie noslēdzēji saņem lielu palīdzību no daudzu transcendentālo kalpotāju ordeņu noderīgās vadības, kuri ir nozīmēti iepazīstināt attīstītos noslēdzējus ar viņu jaunajiem paradīzes brāļiem. Viss transcendentāliešu ordenis dzīvo paradīzes rietumos plašā teritorijā, ko viņi ekskluzīvi aizņem. Apspriežot transcendentāliešus, mūs ierobežo ne tikai cilvēka sapratnes robežas, bet arī mandāta noteikumi, kas regulē šīs atklāsmes par paradīzes personībām. Šīs būtnes nekādā veidā nav saistītas ar mirstīgā augšupeju uz Havonu. Milzīgais paradīzes transcendentāliešu pulks nav nekādā veidā saistīts ne ar Havonas, ne ar 7 supervisumu lietām, būdami saistīti tikai ar meistara visuma lietu superadministrāciju. Jūs, būdams radība, varat iedomāties radītāju, bet jūs diez vai varat saprast, ka pastāv milzīgs un daudzveidīgs inteliģentu būtņu kopums, kas nav ne radītāji, ne radības. Šie transcendentalieši nerada būtnes, ne arī viņi jebkad ir tikuši radīti. Runājot par viņu izcelsmi, lai izvairītos no jauna termina, patvajīga un bezjēdzīga apzīmējuma lietošanas, mēs uzskatām, ka vislabāk ir teikt, ka transcendentalieši vienkārši izveidojas. Dievības absolūtais iespējams ir bijis saistīts ar viņu izcelsmi un varētu būt iesaistīts viņu liktenī, bet šīs unikālās būtnes tagad nav dievības absolūtā pakļautībā. Viņi ir pakļauti Dievam ultimālajam, un viņu pašreizējā uzturēšanās paradīzē visādā ziņā tiek pāraudzīta un vadīta no trīsvienības. Lai gan visi mirstīgie, kas sasniedz paradīzi, bieži brālējas ar transcendentaliešiem, tāpat kā ar paradīzes pilsoņiem, izrādās, ka cilvēka pirmā nopietnā saskarsme ar transcendentaliešiem notiek tajā nozīmīgajā gadījumā, kad kā jaunas noslēdzēju grupas loceklis mirstīgais augšupējais stāv noslēdzēju saņemšanas aplī, kad mūžības trīsvienības zvērstu administrē transcendentaliešu priekšnieks, meistara visuma arhitektu priekšsēdētājs. Sadaļa numur 9. Meistara visuma arhitekti. Meistara visuma arhitekti ir paradīzes transcendentāliešu vadošais korpus. Šis vadošais korpus sastāv no 28,011 personībām ar meistara prātiem, izciliem gariem un debesu apsonītiem. Šīs lieliskās grupas priekšsēdētājs, vecākais meistara arhitekts, ir visu paradīzes inteliģenču, kas atrodas zemāk par dievības līmeni, koordinējošais vadītājs. 16. steizlīgums mandātā, kas atļauj šos stāstījumus, saka, ja tiek uzskatīts par gudru, var atklāt meistara visuma arhitektu un viņu līdzgaitnieku eksistenci, bet viņu izcelsmi, dabu un likteni nedrīkst pilnībā atklāt. Tomēr mēs varam jūs informēt, ka šie meistara arhitekti pastāv 7 apsunīta līmeņos. Šīs 7 grupas tiek klasificētas šādi. 1. paradīzes līmenis. Tikai vecākais jeb pirmais izveidojušais arhitekts darbojas šajā augstākajā apsunīta līmenī. Šī galīgā personība, ne radītājs, ne radība, izveidojās mūžības rītausmā un tagad darbojas kā izsmalcināts paradīzes un tās 21 saistīto darbību pasaules koordinators. 2. Havonas līmenis. Otrā arhitektu izveidošanās deva 3 meistara plānotājus un apsunīta administratorus, un viņi vienmēr ir bijuši veltīti 1 miljarda perfektu sfēru koordinācijai centrālajā visumā. Paradīzes tradīcija apgalvo, ka šie 3 arhitekti ar iepriekš izveidojušā vecākā arhitekta padomu piedalījās Havonas plānošanā, bet mēs to īsti nezinām. 3. Supervīzuma līmenis. 3. apsunīta līmenis aptver 7 supervīzumu 7 meistara arhitektus, kuri tagad kā grupa pavada apmēram vienādu laiku kopā ar 7 meistara gariem paradīzē un ar 7 augstākajiem izpilddirektoriem 7 īpašajās bezgalīgā gara pasaulēs. Viņi ir lielā visuma superkoordinātori.
4. Primārā kosmosa līmenis. Šī grupa sastāv no 70 arhitekti, un mēs pieņemam, ka viņi ir saistīti ar galīgajiem plāniem pirmajam ārējā kosmosa visumam, kas tagad mobilizējas aiz pašreizējo 7 supervīzumu robežām. 5. Sekundārā kosmosa līmenis. Šis 5. arhitektu korpus sastāv no 490 locekļiem, un atkal mēs pieņemam, ka viņi noteikti ir saistīti ar otro ārējā kosmosa visumu, kur jau mūsu fiziķi ir atklājuši noteiktas enerģijas mobilizācijas. 6. Terciārā kosmosa līmenis. Šī 6. meistara arhitektu grupa sastāv no 3430 locekļiem, un mēs līdzīgi secinām, ka viņi varētu būt aizņemti ar gigantiskiem plāniem 3. ārējā kosmosa visumam. 7. Kvartārā kosmosa līmenis. Šis pēdējais un lielākais korpus sastāv no 24 010 meistara arhitekti. Un ja mūsu iepriekšējie pieņēmumi ir pareizi, tam jābūt saistītam ar 4. un pēdējo no arvien pieaugošā izmēra ārējā kosmosa visumiem. Šīs 7 meistara arhitektu grupas kopā veido 28 011 visuma plānotāju. Paradīzē pastāv tradīcija, ka tālu pagātnē, mūžībā, tika mēģināts izveidot 28 012 meistara arhitektu, bet šī būtne nespēja absolutizēties, piedzīvojot personības sagrābšanu no vispārējā absolūtā. Iespējams, ka meistara arhitektu augšupejošā sērija sasniedza absolutātes robežu 28 011. arhitektā, un 28 012. mēģinājums saskārās ar absolūtā klātbūtnes matemātisko līmeni. Citiem vārdiem sakot, 28 012. izveidošanās līmenī absolutātes kvalitāte pielīdzinājās vispārējā līmenim un sasniedza absolūtā vērtību. Savā funkcionālajā organizācijā 3 Havonas pārraugošie arhitekti darbojas kā vientuļā Paradīzes arhitekta asociētie palīgi. 7 supervisuma arhitekti darbojas kā 3 Havonas pārraugu koordinātori. 70 primārā ārējā kosmosa līmeņa visumu plānotāji pašlaik kalpo kā 7 supervisumu 7 arhitektu asociētie palīgi. Meistara visuma arhitekta rīcībā ir daudzas palīgu un atbalstītāju grupas, ieskaitot 2 milzīgus spēka organizatoru ordeņus, primāri izveidotos un asociētos transcendentālos. Šie meistara spēka organizatori nav jājauc ar spēka direktoriem, kas ir raksturīgi lielajam visumam. Visas būtnes, kas radušās laika un mūžības bērnu savienībā, piemēram noslēdzēji un paradīzes pilsoju trinitizētie pēcnācēji, kļūs par meistara arhitekta aizbilstamajiem, bet no visām citām radībām vai entitātēm, kas atklātas kā funkcionējošas pašreiz organizētajos visumos, tikai vientuļie vēstneši un iedvesmotie trīsvienības gari uztur jebkādu organisku saikni ar transcendentāliešiem un meistara visuma arhitekti. Meistara arhitekti sniedz tehnisku apstiprinājumu radītāju dēlu nozīmēšanu viņu kosmosa vietās lokālo visumu organizēšanai. Pastāv ļoti cieša saikne starp meistara arhitekti un paradīzes radītāju dēliem, un lai gan šī saikne nav atklāta, jūs esat informēti par arhitektu un lielā visuma augstāko radītāju saistību pirmās pieredzes trīsvienības attiecībās. Šīs 2 grupas, kopā ar attīstošos un pieredzes augstāko būtni, veido ultimālo trīsvienību ar transcendentālām vērtībām un meistara visuma nozīmēm. Sadaļa numur 10. Ultimālais piedzīvojums. Vecākais meistara arhitekts pārrauga 7 noslēguma korpusus, un tie ir 1. Mirstīgo noslēdzēju korpus, 2. Paradīzes noslēdzēju korpus, 3. Trinitizēto noslēdzēju korpus, 4. Apvienoto trinitizēto noslēdzēju korpus, 5. Havonas noslēdzēju korpus, 6. Transcendentālo noslēdzēju korpus, 7. Neatklāto likteņa dēlu korpus. Katram no šiem likteņa korpusiem ir priekšsēdētājs, un 7 veido augstāko likteņa padomi paradīzē. Un pašreizējā visuma laikmetā Grand Fanda ir šī augstākā visuma uzdevumu kopuma priekšnieks galīgā likteņa bērniem. Šo 7 noslēdzēju korpusu pulcēšanās nozīmē potenciālu, personību,
prātu, garu, apsonītu un pieredzes aktualitāšu realitātes mobilizāciju, kas iespējams pārsniedz pat augstākās būtnes nākotnes meistara visuma funkcijas. Šie 7 noslēdzēji korpusi iespējams nozīmē ultimālās trīsvienības pašreizējo darbību, kas nodarbojas ar galīgo un apsonīto spēku pulcēšanu, gatavojoties neiedomājamai attīstībai ārējā kosmosa visumās. Nekas līdzīgs šai mobilizācijai nav noticis kopš mūžības tuvajiem laikiem, kad paradīzes trīsvienība līdzīgi mobilizēja toreiz esošās paradīzes un Havonas personības un nozīmēja tās par plānoto 7 laika un telpas supervisumu administratoriem un valdniekiem. 7 noslēdzēja korpusi pārstāv lielā visuma dievišķo atbildi uz nākotnes vajadzībām, neattīstītajos potenciālos ārējos nākotnes mūžīgo aktivitāšu visumos. Mēs uzdrīkstamies prognozēt nākotnes un lielākus ārējos visumus ar apdzīvotām pasaulēm, jaunas sfēras, ko apdzīvo jaunas, izsmalcinātu un unikālu būtņu kārtas, materiālu visumu, kas savā galīgumā ir cildens, milzīgu radījumu, kam trūks tikai viena svarīga detaļa – faktiskas galīgas pieredzes klātbūtne universālajā augšupejošās eksistences dzīvē. Šāds visums radīsies ar milzīgu pieredzes trūkumu, atņemtu dalību visvarenā augstākā evolūcijā. Šie ārējie visumi visi baudīs nepārspējamo augstākās būtnes kalpošanu un debesu pārraudzību, bet pats viņa aktīvās klātbūtnes fakts izslēdz viņu dalību augstākās dievības aktualizācijā. Pašreizējā visuma laikmetā lielā visuma attīstošās personības cieš daudzas grūtības, dieva augstākās suverenitātes nepilnīgas aktualizācijas dēļ, bet mēs visi dalāmies unikālā viņa evolūcijas pieredzē. Mēs attīstamies viņā, un viņš attīstās mūsos. Kaut kad mūžīgajā nākotnē augstākās dievības evolūcija kļūs par pabeigtu visuma vēstures faktu, un iespēja piedalīties šajā brīnišķīgajā pieredzē būs pazudusi no kosmiskās darbības skatuves. Bet tie no mums, kas ir ieguruši šo unikālo pieredzi visuma jaunībā, to lolos visā nākamajā mūžībā. Un daudzi no mums spekulē, ka iespējams noslēguma korpusa pakāpeniski uzkrāto augšupejošo un pilnveidoto mirstīgo rezervju misija, sadarbībā ar pārējiem 6 līdzīgi rekrutējošiem korpusiem, būs pārvaldīt šos ārējos visumus, cenšoties kompensēt viņu pieredzes trūkumus, nepiedaloties augstākās būtnes laika telpas evolūcijā. Šie trūkumi ir neizbēgami visos visuma eksistences līmeņos. Pašreizējā visuma laikmetā mēs, augstāko garīgo eksistenču līmeņos, tagad nākam uz leju, lai pārvaldītu evolucionāros visumus un kalpotu augšupejošajiem mirstīgajiem, tādējādi cenšoties izlīdzināt viņu trūkumus augstākās garīgās pieredzes realitātēs. Bet, lai gan mēs patiešām neko nezinām par meistara visuma arhitektu plāniem attiecībā uz šiem ārējiem radījumiem, tomēr par 3 lietām mēs esam pārliecināti. Ārējā kosmosa jomās patiešām pakāpeniski organizējas milzīga un jauna visumu sistēma. Caur jūsu teleskopiem faktiski ir redzamas jaunas fizisko radījumu kārtas, milzīgi un gigantiski apļi ar muģošiem visumiem pēc visumiem tālu aiz pašreizējo apdzīvoto un organizēto radījumu robežām. Pašlaik šie ārējie radījumi ir pilnībā fiziski. Tie acīm redzot ir neapdzīvoti un šķiet, ka tiem trūkst radību pārvaldes. Šos 31 dokumentu, kas attēlo dievības dabu, paradīzes realitāti, centrālā un supervisuma organizāciju un darbību, lielā visuma personības un evolucionāro mirstīgo augsto likteni, sponsorēja, formulēja un angļu valodā sastādīja augsta komisija, kas sastāvēja no 24 Orvontonas administratoriem, rīkojoties saskaņā ar Uversas dienu senča izdotu mandātu, kas mums lika to darīt Urantijā, Satanijas 606. sistēmā, Nebadonā, Norlatiadekā, 1934. gadā pēc Kristus dzimšanas.